Labdien, mīļie kluba biedri! Nu ko, pavisam drīz, jau rīt, 14. septembrī, mēs tiksimies mūsu lieliskā fórumā par imunitāti. Un šodien vēl viens interesants speakers, daudziem noteikti vēl nav pazīstams, Kaspars Ceļos. Kaspar, iepazīstini lūdzu ar sevi. Sveiki! Mani sauc Kaspars Ceļos, esmu ikdienā pirtnieks, masāžists, strādāju Baltika Beachā, bet arī ir privāta prakse, un tas tā trijos vārdos, bet vairāk es varu par sevi pastāstīt rītā, protams. Jā, par to es nešaubos. Uz muti tu neesi kritis. Jā, Nē, esmu nē, personīgi nē. pārliecinājusies, bet es tā piebildīšu tādu līrisku atkāpi, ja mana personīga pieredze ar tevi vairākus gadus, varētu teikt, es esmu mocījusies, man ik pa brīdim savēl kāko. Divas vizītes pie Kaspara un es Labi, griežu galvu. necel mani debesīs. Jā, tā kā Katram savs ir. tieši tā, Varēja katram savs. palīdzēt. Jā. Jā, bet tīri mana pieredze, kāpēc es arī zinu, ka tu ne tikai runā, bet arī darīji, jā, tad personīga pieredze vislabāk strādā. Bet es zinu, ka fórumā Yes. tu mums stāstīsi par vēl vienu interesantu tēmu par gadžetiem. Atkal cilvēks, kas ikdienā pavada pie datora, arī šī tēma ļoti uzrunāja. Saki, lūdzu, kāpēc tevi šī tēma tā pavēl, ka es zinu, ka tu vari runāt par to stundām ilgi. Kas tur tāds ir? Jā, es varu runāt par to stundām ilgi, bet īstenībā pamats ir ļoti vienkārši. Ikdienā pirtsmīļi arī guļās zem manām rokām, tiek taisīti gan skrubi, gan arī masāžās pasākumos. Un tā kā esmu arī masāžis, ikdienā es jau redzu, jau zinu, ka cilvēkam, kad ir kaut kāds šķības grējs kaut kur, tas jau ir redzams arī tīri vizuāli. Tā Mhm. kā tas mans tas profesionālais ideja. Jā, jā. Līdz ar to tas vairāk man krīt acīs, es vairāk tam pievēršu uzmanību. Līdz ar to tas, tā kā, tas ir mans darbs, ko es gribu palīdzēt cilvēkiem, un lai viņiem tas ir. Jo it kā tā tēma, ko es rītā stāstīšu, viņa ir ikdienā ir visiem zināma. Nav jau nekas svešs, visiem jau ir saprotams, bet, diemžēl, aizmirst cilvēku. Bieži vien ir dzirdēts par medicīnas lietām un problēmām. Ja tur kaut kādas problēmas ir ar veselību, piemērs, maziņš piemēriņš par to, ka Mhm. es nevarēju atmest pīpēšanu. Tu arī zini, ka man tā bija Jā, problēma. jā. Aizbraucu uz medicīnas muzeju, kur parāda, kā Ah, izskatās plaušas. Jā, super. līdz ar to man arī apmēram ir tā. Es negribu, lai cilvēkiem ir kaut kādas lielas problēmas, un tāpēc arī to daru. Bet Bet par es to zinu, ka kluba biedriem, kas rīt atnāks uz fórumu, būs lieliska iespēja. Es vēlreiz tūlīt arī pārjautāšu publiski, ja, kad jā. tu minēji, ka tu paņemsi arī galdu un visi gribētāji varēs pie tevis pienākt. Es zinu, ka tu strādā kā skaneris, tu pat redzēsi, tūlīt tev nospiedīšu, kur tev sāp. Vai tas viss ir spēkā? Jā, galds man līdzi būs. Tīri priekš tam, lai jūs, cerams, ka rītā mums tur daudz būs cilvēku, vai ne? Jā, Vēl gribētāji arī būs uzzināt par sevi kaut ko, manu viedokli. Nav problēmas, bet vienkārši, ja es to darīšu vienkārši uz taburetes sēdus, tad manis visiem nepietiks, kas protams. gribētājiem. Līdz ar to es paņemšu galdu arī priekš sevis, jo mans darbs arī nav viegls, arī uz kājām, un arī viņš dara savus problēmas attiecībā Jā, uz manu muguru. Līdz ar to pasaudzēsim manu, es pastāstīšu jā. par jūsu. Super. Galvenais, ka tu paņemsi galdu un kluba biedriem Jā. būs tā iespēja tiem Ja kādam ļoti drosmīgākajiem. miedziņš nāks, tad varēs Vai arī ne? uz viņu pakaļ. Jā, Jā, jā. superīgi. Es zinu, kā klausījos, ko tu tagad stāstīji. Un, jā, tu minēji skrūbi. Es zinu, ka tu esi sajūsmā par mūsu dzelteno vita C buļģiņu, kuru tu pasmaržoji un pataustīji un visādi citādi izpētīji. Bet Tas bija vai ne? gardumiņš. Jā. Jā, jā. Jā. Tāda tagad arī laizies, kā Jā, runcītis jā, jā, viņš ir spēju. tas foršā Jā. pozitīvā smarža vēl joprojām ir. Jā. Jā, To vai vajag ne? Jo rītā. tā nepavēlti stāsta, ka tā ir zinām veida arī aromaterapija. Bet saki, lūdzu, arī no mūsu citiem produktiem varbūt vēl kāds, ko tu varētu izcelt tīrā Nu, savu specifiku. Kolagēns, tas jau, protams, ko, manuprāt, pat zina jau bērngārzā nosaukumu kolagēns, tas jau ir Mhm. zināms, bet tas ir universāls līdzeklis, kas, manuprāt, stāstīja tautā, kas dara visam, nedara nekam, bet Jā, kolagēns nē, tad viņš pie šī sakā man neatbilst. Jā. nu Viņš palīdz brīnišķīgi, jā. veselībai ikdienā, kas ir vajadzīgs papildināt mūsu organismu. Bet par to mēs labāk rītā pastāstīsim. Ja? Pilnīgi noteikti, jā. Kas par Jā, paldies tev tad par mēs visi sarunu. izstāstīsim. Viņi tad neņems un neatbrauks. Jā, Nu, ko tad darīs? saglabāsim intrigu. Tieši tā, Jā, visu jā, jā. nestāstīsim, bet rītā tiekamies. Ļoti Jā. gaidu jau. Paldies un uz tikšanos rīt. Uz tikšanos rītā. Atā. Atā.